No Latvijas ar saules smaržu stāsti plūst kā dzidra straume. Kanāls latvieši Itālijā sasilda sirdi katrā mājā. Caur ekrānu tilts starp zemēm ar pazīstamām mīļām tēmām. Kā dziesma, kas vieno mūs, lai kurp vien ceļš vedīs. Sveiki, skatītāji! Šodien kārtējais runājamais gabals. Gribēju nedaudz jums parunāt par atvaļinājumiem. Kā Latvijā iet atvaļinājumā, mēs visi ļoti labi zinām, saskaņā ar darba vietās apstiprināto atvaļinājumu grafiku. Kāds iet atvaļinājumā pavasarī, kāds vasarā, kāds rudenī, kāds ziemā. Mēdz atvaļinājumu dalīt divās daļās un vairākās daļās, bet Itālijā ir nedaudz savādāk. Itāļiem pieņemts atvaļinājumi iet augustā. Karstais datums ir 15. augusts. Tas ir Ferragosta. Itālijā lieli svētki. Šajā laikā pārsvarā nekas nestrādā. Ne lielie darba devēji, tādi kā Fiat, auto ražotne, ne arī biroja, ne arī vispārējais. Visi iet atpūsties. Itālijā karstākais laiks ir jūlijas augusts. Augusts ir viskarstākais mēnesis, un tāpēc jau izsenis kopš senās Romas laikiem augustā cilvēki atpūšās. Senās Romas laikā augusts bija periods pēc ražas novākšanas, un šajā laikā, proti augustā, zemniekam deva brīvdienas, lai viņi atpūstos pēc ražas novākšanas. Lielajās pilsētās augustā ir liels karstums, 37 un pat pāri 40 grādiem. Šajā laikā pilsētās uzturēties ir ļoti smagi. Tāpēc cilvēki izvēlās šajā laikā doties atvaļinājumā. Braukt atpūsties pie jūras vai kalnos, kur ir vēsāks. Plānojot atvaļinājumā doties uz Itāliju, būtu pozitīvi ņemt vērā šo momentu, ka itāļi atpūšas augustā. Lielākā atpūta viņiem ir 15. augustā. Kā es arī teicu, tā ir Ferragosta. Visi dodas izbraukumos un ļoti bieži ir sastrēgumi uz lielajiem autostrādiem un lielajiem ceļiem. Un tas ceļš, kas var aizņemt pusstundu, šajā laikā var sanākt vairāku stundu garumā. Labs laiks Itālijā arī ir jūnijas. Itāļi paši jūnijā atvaļinājumā nedodas, līdz ar to var atrast ļoti labus piedāvājumus viesnīcām atpūtai pie jūras, arī pat ar iekļautu ēdināšanu. Jo viesnīcas strādā visu sezonu, jūnijas viņam ir tukšā sezona, un līdz ar to viņa mēģina kaut kādus piedāvājumus sagatavot un pieaicināt turistus jūnijam. Jo augustā, principā, iet atvaļinājumā paši itāļi, pie jūras kurorti, visi ir pārpildīti, viesnīcās cenas būs vienkārši trīskāršīgas. Līdz ar to labs variants būtu jūnijas, jūlijas, attiecīgi tad arī septembris un arī oktobra sākums. Septembris, principā, ir ļoti labs mēnesis, jo jūra ir iesilusi, gaisa vēl ir silts, bet vairs nav trakoti karsts kā augustā. Un arī, principā, oktobra pirmās 2 nedēļas ir ļoti labas, jo gaiss ir silts un jūra vēl nav atzisusi. Bet es esmu teicis, ka Itālijā, protams, kā kuru gadu atšķirās. Un tagad es runāju par Itālijas dienvidiem. Ziemeļos temperatūras ir nedaudz savādākas. Jā, protams, arī ziemeļos augusts būs karstākais mēnesis gadā, bet par Itālijas ziemeļiem es baigi komentēt nevarēšu. Es varu pastāstīt par Itālijas dienvidiem.
un konkrētāk par Kalabrijas reģionu. Šeit, principā, kā jūs jau redzējāt, var sākt peldēties jūrā jau maijā. Šogad ūdens ir vēsāks, ir knapi 18 grādi. Pagājušo gadu bija ap 20 grādiem maijā. Šogad ir nedaudz vēsāks, vēl vasara īsti nav sākusies. Katrs gads, protams, atšķirās. Bet kā kuram patīk atpūsties, kam ir vajadzīgs karstums, tam droši vien derēs jūnijas, jūlijas. Kas grib pastaigāties, tur droši vien kā maijs, septembris, oktobris. Varbūt pat novembra sākums pastaigām būs labs. Novembrī, protams, jūras prieki vairs tāda nebūs, jūra būs vēsāka, bet pastaigas pilsētās novembrī vai pastaigas pa pastaigu takām vai pa kalniem novembrī būs ļoti labi, bet tas būs dienvidos. Jo novembrī vēl nav sākušies lielie lieti. Protams, katrs gads ir savādāks, var atšķirties, bet parasti, teiksim, Itālijas dienvidos, proti Kalabrijas reģionā, augstākais laiks ir no februāra līdz martam, un lieti sākas kaut kur janvārī. Kā principā līdz pat novembra beigām, decembra sākumam, kā kuru gadu. Un citreiz ir bijis decembrī tik silts laiks, ka decembrī varēja staigāt maikā un šortos, protams, pa dienu, un naktis ir vēsākas. Tā kā, ja jūs plānojat atvaļinājumā doties uz Itāliju, ņemiet vērā to, ka augustā atvaļinājumā dodas paši itāļi. Ļoti daudz dažādas iestādes būs slēgtas. Pozitīvs moments – apskatīt pilsētas. Pilsētas būs tukšākas, cilvēki izbrauc pie jūras, bet negatīvais moments – šajā laikā pilsētās būs ļoti, ļoti, ļoti karsti. Ja karstums jūs neattur, tad ir iespēja apskatīt lielās pilsētas bez lieliem cilvēku pūļiem. Bet jārēķinās ar to, ka augustā ļoti daudz kas var būt slēgts. Jo, kā es arī teicu, cilvēki dodas kolektīvajos atvaļinājumos. Un šie atvaļinājumi kolektīvie un brīvdienas augustā var ilgt līdz pat 3 nedēļām. Tā kā skatieties, plānojiet, domājiet, kā jums ērtāk, kā jums labāk, bet ņemiet vērā to, ka augustā atvaļinājumā dodas paši itāļi. Zinu un esmu informēts, ka augustā var nopirkt lētas aviobiļetes, bet ņemiet vērā to, ka aviobiļetes būs lētas, bet viesnīcas un atpūtas vietas augustā būs ļoti pieprasītas, būs maz brīvu vietu, un tās brīvās vietas, kas būs, tās būs par 3-kāršo cenu. Cenas būs krietni augstākas nekā, ja jūs būtu braukuši maijā, jūnijā, jūlijā, principā jebkurā citā mēnesī. Personīgi es augustā droši vien uz atpūtu nedotos, bet tas ir tikai mans viedoklis. Arī pirms pārcēlāmies uz Itāliju, mēs devāmies atvaļinājumā uz Itāliju septembrī. Jo septembrī jūra vēl ir silta, gaiss vēl ir silts, nav pārlieku karsts, var atpūsties pie jūras, var pastaigāt pa pastaigotākām vai apskatīt pilsētas. Bijām arī braukuši oktobra pirmajās nedēļās. Tur principā kā kuru gadu. Bija tā, kad arī pie jūras jau bija vēsāks un tur bija tāds vēsīgāks vējš, un jūra vairs nebija tik silta. Bet, ja jūras atpūta nav prioritāte, tad droši var apmeklēt Itāliju arī oktobrī. Laiks ir silts, pārsvarā saulains, ļoti veiksmīgi var apmeklēt pilsētas, nebūs pārlieku karsts un arī doties pastaigās pie dabas. Man principā par itāļu atvaļinājumiem laikam būtu viss. Rakstiet komentārus, kas jūs interesē, ko vēlaties noskaidrot. Izzināšu, sagatavošu, atbildēšu. Paldies jums par skatījumiem un tiksimies jau nākošajās sērijās. Atā!